ir puisis, kuru ātrums aizrauj, lai gan to galvenokārt var attiecināt uz mašīnām, jo, kad runa ir par fizikas uzdevumiem, temps strauji sarūk. Imants kopš pievienošanās Patnim 3. klasē ir ievērojami izaudzis, taču vēl joprojām aizraujas ar spēlēm un spēlēšanos. Ludvigs un Edgars par sevi spēja radīt ļoti nopietnu vīru iespaidu, bet klases biedru un draugu kompānijās atklājās viņu patiesās sejas un domas, kas galvenokārt vērstas uz jokiem un nedarbiem. Marta ir kā saulīte, lai gan viņa mums pievienojās tikai nesen, pateicoties viņas gaišumam un optimismam, esam paguvuši viņu iemīļot. Adele ir kā mēnestiņš aiz mākoņiem. Te parādās, te pazūd. Rasa ir praktiski supersieviete. Viņa pagūst gan veiksmīgi mācīties 12. klasē, gan audzināt savu meitiņu Peciņu. Krišāns ir viens no mūsu centīgākajiem puišiem. Viņš paspēja gan skolas darbus rūpīgi paveikt, gan projektos iesaistīties, gan meiteņu sirdis iekarot.